Visu savu laiku es pārsvarā nobraucu ar Volvo. Bet, ja paskatās uz šodienu, tad Scania ir vismaz galvas tiesa augstāka nekā Volvo. Vismaz manā skatījumā. Es negribu tur volvistus tagad apbižot. Lai nopelnītu, bija bišķiņ jāpašmaucās. Nevarēja tā. Kādreiz atceros līdz Vācijai, mēs pat neko neievērojām. Ar vienu piegājienu. Kā pārgāja Polijas robežu, tā nākošā pietura bija Vācijas robeža. Vēl nebija ne autobāņa, nekā ne. Jo ir bijuši gadījumi, ka tu var lēkāt ar to maņķirovku, viņai tam riterim riņķi un neko nevar izdarīt, ka pilnīgi servis jāsāk. Tomēr ritens jau jānomaina pašam šoferim. Tā ir tomēr tāda pamatprasme, kurai ir jābūt neatkarīgi no jebkādām atbalsta sistēmām. Jā, iebrauc maksas stāvvietā, izsauc ātro palīdzību un ar ātriem aizved uz Čerņigavu. Vai tā, ka es sāku šī tāda čupa ar dokumentiem, kas tev bija jākārto uz robežām vēl? Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Šodien mums ir atkal ļoti interesants viesis, un mēs gribam turpināt jau aizsākto sēriju, kas jums ļoti arī patika un kur jūs esat patiesībā noskatījušies visvairāk. Un tā ir saruna tieši ar šoferiem, jeb ar fūristiem, un šodien mums ir Vervo šoferis Uldis. Ciemos studijā, pat ne ciemos, bet kur arī viens Vervo auto stāv. Tas nozīmē, ka droši vien tas kā mājās jau ir nevis kā ciemos, vai ne? Nu jā. Ko, Uldi, tu brauc ar... Kā tu pats sev, pirmais jautājums, droši vien, kā tu pats sevi sauc, vai tu arī sev sauc par fūristu? Piemēram, mēs runājam ar Kārli no Vervo, viņš sev sauc par fūristu, vai tu sauc sev par šoferi, vai kā tu sev devē? Es domāju, ka es vairāk esmu tālbraucējs. Tālbraucējs? Jā. Tad mēs pie šī termina varam arī palikt tālbraucējs Uldis. Uldi, kā tu vispār nokļuvi līdz kravas auto? Līdz kravas auto es nokļuvu jau 18 gadu vecumā. Vēl pirms dienesta armijā. Atnākot no dienesta, kurš arī bija saistīts ar autotransportu. Tie bija 90. sākums, darba nebija. Pamazām un aizgāju šai nozarē. Pirmais sākums jau bija diezgan grūts. Tas nav kā tagad mūsu jaunie atnāk, viņiem iedo jaunu mašīnu un uz priekšu. Toreiz tie laiki bija savādāk un arī mašīnas bija savādākas. Kas vēl bija savādāks? Jā, mašīnas nebija tādas modernas, jaunas, bija vecas. Es atceros, man bija vismaz mēnesi jānostrādā uz bedres. Jāremontē, jo to mašīnu, kur man iedeva, viņa atradās remonta zonā, viņai bija noņemta ātrumkāra, bija izņemta reduktori. Un tas bija arī patiesībā, tas šoferi tālbraucēja darbs, to mašīnu ir savest kārtībā. Jā. Tieši tā, jo mašīnas lūza ne tikai mājās Latvijā, viņas lūza arī uz ceļa ārzemēs, viņas tur bija jāremontē, jo bija gadījumi, ka pat dzinējam trūka galvas skrūvis un viņas bija jānomaina uz ceļa. Jo izsaukt evakuātoru tajā laikos, man liekas, pat tāda feature nebija. Jā, izklausās tiešām, ka no tiem laikiem daudz, kas ir mainījies, noteikti ir mainījies. Un tad tu nokļuvi Vervo? Nē, man pirms Vervo vēl bija, es strādāju vēl kādās, man liekas, 4 kompānijās. Kamēr atnāca līdz Vervo. Pēdējā bija pat ne Latvijā, Igaunijā. Sapazinos ar vienu šoferi, kas strādāja, un caur viņu. Es sapazinos ar Jāni, un tā es kļuvu par Vervo autovadītāju. Skaidrs, tad mēs gribam dzirdēt arī mazliet par tiem taviem tālbraucēju piedzīvojumiem, vispār to tavu pieredzi. Kur tu kādos maršrutos tu vispār esi braucis, un kas ir tas, kur tu neesi bijis, un savukārt, kas ir tas, varbūt tās vietas, kur tu esi bijis ļoti daudz? Neesmu bijis, tad sāksim ar to, kur es neesmu bijis. Neesmu bijis Turcijā. Un neesmu bijis Norvēģijā. Pārējā visa Eiropa ir izbraukāta.
Grieķija, Bulgārija, Rumānija, bijusī Dienvidslāvija. Sāksim ar Serbiju. Ļoti, ļoti ilgi vienu brīdi mēs vadājām no Bolderāja uz Melnkalni dzinējas kuģa un atpakaļ. No mums atremontēts, no viņiem uz remontu. Nu, visur, kur ir braukts. Spānijas, Portugāles. Skaidrs. Un kas tev, teiksim, varbūt kuras tās valsts vai reģioni tev pašam vissimpātiskākie ir likušies, kur tu esi bijis? Nu, es vislabprātāk braucu uz Spāniju. Jo? Nezinu. Saule, silts, atsaucīgi cilvēki. Kaut gan es arī citās valstīs esmu saskāries ar atsaucīgiem cilvēkiem. Man bija gadījums, kad man mašīna saplīsa Francijā, un es nodzīvoju vienā firmā, kas bija DAF, tajā laikā DAF automašīna tā kā dīleris. Un katru vakaru neteiksim, bet ik pārvakarus man viens franču šoferis veda pie sevis uz mājām. Varēja nomazgāties, arī paēst. Tad ir īsti tāda kultūras iepazīšana caur reāliem cilvēkiem. Jā, un tas pats arī ir bijis dziļi Krievijā. Novosibirskā ziemā pie -55 grādiem naktī salūza Volvo, kuru ar pašam nācās remontēt, bet cilvēki bija tik atsaucīgi, ka tas notika kādos 4 no rīta, un 7 no rīta es jau biju siltā boksā, kurā bija +24. Protams, pašam viss nācās skrūvēt, visu taisīt. Man palīdzēja rezerves daļām vietējie, bet līdz Rīgai atbraucu. Nu, redz, un te tu esi joprojām, vai ne? Jā. Ļoti labi. Uldi, tu pieskāries arī jau mazliet šīm automarkām dažādām. Ar kādu auto tu šobrīd brauc? Ar Scāniju. Un kas ir tavs, varbūt, ja var teikt, tava mīļākā marka vai tā marka, ar ko tu vislabāk jūties braucot? Nu, ja jāsalīdzina, tad visu savu laiku es esmu pārsvarā nobraucis ar Volvo. Bet, ja paskatās uz šodienu, tad Scānija ir vismaz galvas tiesa augstāka nekā Volvo. Vismaz manā skatījumā. Es negribu tur volvistus tagad apbižot, bet Volvo, tā kabīne, tā dzīvošana tai mašīnā nav tik ērta, kā viņa ir Scānija. Kas ir varbūt tiešām tās lietas arī, tev ir liela pieredze, tu jau no 90. dari šo darbu, kā tu pats ieskicēji. Kā ir vispār mainījušās tās mašīnas un izpratne arī par komforta līmeni un dažādas citas prasības, kas ir tieši varbūt no šoferu, no tālbraucēju puses? Komforts ir mainījies, kaut gan arī tajā laikā jau tiem pašiem Volvo bija tie paši kondicionieri. Protams, nebija klimata kontroles kā tagad, bet bija tie paši leduskapi. Varbūt tās kabīnes iekšā nebija tik lielas, bet vietas vienmēr pietika. Tagad elektronika pārsvarā, tagad pārņēmusi visu elektronika. Ja kādreiz tu varēji pats kaut ko saskrūvēt uz ceļa, tad tagad tu vari nomainīt lampiņu labākā gadījumā, ja tev nav LED lukturi. Un ja ir LED lukturi? Tad saucam servisu, braucam uz servisu, jo tu pats, ko tu jau, tad tev vajag to lukturi. Tev vajag lukturi. Tur lampiņu nenomainīs. Droši vien, jā, bet Skars jau toreiz it kā domāja par šīm lietām, bet varbūt tu vari ieskicēt, kas ir tās galvenās lietas, kām tu arī, piemēram, pievērs uzmanību, tad, kad tu skaties, nezinu, ja tev, piemēram, piedāvā tagad, jaunu auto. Kā šoferim, es skatos uz to, lai mašīnai būtu aprīkota, pieņemsim, ar aklo zonu kontroli, ja, lai viņā būtu, protams, leduskapis, jo man tur jādzīvo, lai būtu stāvvietas klimata kontroli, lai arī stāvot, pieņemsim, vasarā Spānijā, lai nebūtu jāguļ 45 grādos, jo iznāk jau kādreiz arī gulēt pa dienu, ne tikai pa nakti. 45 grādos var būt diezgan karsts. Ir karsts, jā. Bet, cilvēks jau pierod pie visu. Vai ne? Tad cerams, ka ir kaut kāda, tā saldētā krava, kas ir jāved, tad ir atveicināties. Jā, es vienu brīdi nostrādāju diezgan ilgi tieši vadāju saldētās kravas un augļus un svaiga, tādas kravas, kam ir vajadzīgi refrižeratori. 45 grādos palīdz?
Vienīgi, ja tev jākraujās, tad tu vari ieslēgt to refrižeratoru, un ja tev pašam jākrauj, tad tur būs vērs. Bet, mašīnā pašā jau nē. Protams. Braucot, jā, bet stāvot. Mm. Stāvot tā ir, kā ir. Grūti. Skaidrs, Uldi. Varbūt atgriezīsimies mazliet pie tās tavas pieredzes, braukšanas pieredzes. Tu esi rēķinājis, cik tu kilometrus esi nobraucis kopā savā dzīvē? Nē, neesmu. Ja vidēji gadā, tagad strādājot pie Vervo, gadā vidēji kaut kādi 160,000 apmēram iznāk. Tad bija laiki, kad arī braucām gandrīz 200,000 gadā. Tad jau pārkāpām visus tos. Tas bija toreiz. Jā, tagad tā nevar vairs. Tā ir arī viena no lietām, kas ir mainījusies. Jā, es jau vēl dabūju pabraukt, kad vēl pat nebija ne tahogrāfu, nekā, ka mēs rakstījām grāmatiņas. Katram bija pa 2, 3, rakstīja, kā gribēja. Kā to tautā sauc dubultā grāmatvedība, ja? Tur jau pat nebija dubultā. Trubultā. Jā. Un ir tāds vēl teiciens, kā papīrs panes visu. Jā, bija laika arī, ka bija tādas atvaļinājuma lapas, kuras arī bija vairākas līdz. Lai nopelnītu, bija bišķiņ jāpašmaucās, nevarēja tā. Bija jāstrādā dubultā. Bet šis ir arī ļoti interesants aspekts. Kā tu vērtē to, ka tas tiešām ir mainījies, sakārtojies? Mēs arī te loģistika bez filtra epizodēs runājām par to, ka šobrīd jau ir datu principā devēji un lasītāji. Principā visām mašīnām, kur ļoti skaidri, piemēram, Vervo kolēģi var redzēt, kur tu esi, kur tu atrodies, ko tu dari, cik tev ir degviela bākā un tā tālāk. Nē, tas, protams, ir ļoti labi. Atkrīt šoferim viss tas. Tā kādreiz bija tev katru dienu jāzvana, kur tu esi, apmēram, kad tu būsi. Bet tagad to visu dispečers redz, menedžers redz un viss ir kārtībā. Vairs nav par to jādomā. Vai tu arī uzskati, ka tas ir uzlabojis šoferim kaut kādu darba, nevarbūt kvalitāti, bet vismaz darba vidi, atpūtas laiku, kas tagad tiek ievērots, vai tas ir tā kā labi, vai tu drīzāk vērtē, ka tas ierobežo? Tas ir labi, jā, jo ja nebūtu pilnīgi nekā, tad es domāju, ka tos nabaga šoferīšus iedzītu kā naglas sienā. Un ar to arī viss beigtos. Jo nogurst nevar jau braukt 24 stundas diennaktī. Ļoti labs jautājums. Cik ilgi vispār komfortabli var braukt? Tā ar pilnu uzmanību, tad, kad tu brauc tālajos maršrutos. Dienā tev dotas tās 9 stundas tīri braukšanai, divreiz nedēļā 10. Ja to visu ievēro, nepārkāpj, tad jau viss kārtībā. Jo tagad jau sodi arī ir lieli. Tas nav kā kādreiz. Kādreiz atceros līdz Vācijai mēs pat neko neievērojām. Ar vienu piegājienu. Kā pārgāja Polijas robežu, tā nākošā pietura bija Vācijas robeža. Vēl nebija ne autobāņi, nekā nebija. Braucām tiem viņu nacionālajiem ceļiem. Redz, bet tagad, es saprotu, viss ir civilizēti, viss ir pauzītas tur, kur vajag. Jā, tagad viss ir kārtībā. Tagad nevar vairs tā. Kā, teiksim, tajā braukšanas procesā, kas ir tās tavas receptes, kā tu atjaunojies? Tagad tu nobrauc tās stundas, kas tev ir tā kā paredzēts, tad tev ir pauzīte. Ko tu dari tajā pauzītē? Es vienkārši arī citreiz redzējis, kaut kur sanācis tur, nezinu, kaut kādos ātrās ēdināšanas, piemēram, stāvlaukumos. Es tur redzu, tur šoferīši uzēd burgerus, piemēram. Vai, es nezinu, tur aiziet kafijai pakaļ. Kā tu atjaunojies? Pieņemsim pēc... no rīta piecelies, tur uzliec kafiju, kaut ko ied, vai nevienmēr jau no mājām ir kaut kas līdz. Vai ja Polijā, tad tur 100% gandrīz vienmēr iet uz kādu kafejnīcu vai uz bāru. Pēc 4,5 vai 3,5 stundu darba mašīnā ir kafijas automāts. Lūdzu, uzliec sev kafiju, uzsmērē kādu sviestmaizi, brauc tālāk. Savas 45 minūtes. Izej pastaigāt noteikti, jo visu laiku nevar sēdēt. Ir jākustās. Jā, es dzirdēju vienu tādu sēdēšanu, esot letālāka aktivitāte.
Kā tad šoferiem ir ar to reāli? Jo, principā, tas ir sēdošs darbs totāli, vai ne? Nē, es zinu, ka vismaz es mēģinu kustēties. Arī ja apstājies uz nedēļas pauzi, ja, uz kaut vai uz 45 stundām vai uz 24, vienmēr ir kaut kur jāmēģina izkustēties. Tāpēc arī cenšamies tās lielās pauzes taisīt kaut kur tādā vietā, kur tu varētu kaut kur aiziet. Nevis vienkārši apstāties uz autobāņa un stāvēt tur tajā. Un stāvēt. Nu, tad ir droši vien kaut kāds pietupiens un izklupiens taisīt uz autobāņu, vai ne? Jā, citi vingros, citi tur svaru būs cilā. Citi varbūt litrabolu spēlē, kā kurš. Tikai dažādi tie sporta veidi, ko var piekopt. Ļoti laba tēma. Uld, pastāsti interesantāko un foršāko vietu, kur tu esi apstājies savos braucienos. Kādreiz Spānijā varēja piebraukt pie pašas jūras. Tur bija restorāns, tā kā viesnīciņa, un droši varēja stāvēt 2 dienas mierīgi atpūsties. Tur pārēj ceļam pāri, lūdzu, pludmali, sauļojies. Senāk gandrīz vai tāds mazliet turismu brauciens, vai ne? Jā, Spānijā ir daudz vietas, kur var piebraukt. Citi zina vairāk Itāliju. Man tā Itālija tik daudz nav. Neesmu tik daudz tur ceļojis, braucis, strādājis. Ir. Bet tas nozīmē, ka ļoti svarīga lieta arī, peldkostīmu paņemt līdzi, jā? Ja, peldbikses vairāk. Vasarā jau noteikti, jā. Vasarā noteikti, bet teiksim, cik daudz izdodas tajos braucienos vispār apvienot ar to arī, ka tu redzi tiešām ne tikai autobāni vai kaut kādu lielu ceļu vai šoseju, kurai ir, visticamāk, tur sabūvēts sienas katrā pusē, lai netraucē, bet cik sanāk tiešām izbaudīt to vietējo vidi, kultūru, redzēt kaut ko? Tad jācenšas vairāk braukt par nacionālajiem ceļiem. No autobāņa, jo uz autobāņa jau nekā nav. Tur pliks asfalts un tankšteles. Ja grib kaut ko redzēt īstā dzīve, kā Kārlis teica, tā jau ir uz mazajiem ceļiem. Tāpēc arī Vervo vairāk patīk braukt. Slovēnija, Horvātija, var uz Rumāniju, Grieķiju, Bulgāriju. Bulgārija tagad diezgan tap. Bet, Vācija pēdējos gados vispār ir Vācija, Francija sabojājusies līdz nepazīšanai. Ja kādreiz Francijā tieši mēģinājām apstāties tādos meža stāvvietās, kur tev riņķī koki, ēna, tad tagad, nedod Dievs, tu tur paliks pa nakti. Tad noteikti, ka pamodīsies ar tukšām bākām. Vācijā jau arī tas pats tagad ir. Man personīgi ir Vācijā vienreiz nozagta degviela. Tā kā ir jāuzmanās. Nevar stāvēt, kur izdomāju, tur apstāšos. Viņš jārēķina līdzi. Jā, un droši vien arī kaut kāda pieredze un saziņa ar kolēģiem, kur tad vajag stāvēt un kur nevajag. Mēs par to arī runājām. Noteikti, jā. Ja kāds no kolēģiem atrod, un te jau ziņo arī uzreiz pārējiem, tur jau ir tas, ka jābūt kolektīvam. Ja ir labs kolektīvs, tad viss būs kārtībā. Tad viss arī strādās. Uldi, ļoti tāda sarežģīta situācija, ko tu teici. Tu tagad apstājies tajā stāvvietā, ja, un tu tagad pamodies no rīta, tu saproti, degvielas te nav vairs vākā. Ko tu dari? Tad ir zvans menedžerim, ka tāda lieta ir notikusi. Ja var tikt vēl līdz kādai tankštelē, ja tur nav izlietas galīgi viss, tad vēl nekas. Tad brauc uz tuvāko uzpildu staciju un pildies. Bet, tas ir labi, ja tev nav saurupta tā bāka. Bet, ja tev viņi saurupta, es pat nezinu, ko tādā situācijā var darīt. Jā, un ko tādā situācijā var darīt? Kādi ir varianti? Pamodelējam tagad. Pirmais jāsauc policija, bet Francijā viņi nav tie aktīvākie uz to atbraukšanu. Viņi ir ilgi jāgaida? Ir ilgi jāgaida. Man pašam nav bijis, bet ir bijis no citiem stāstiem, ka pat 3-4 stundas jāiet.
3-4 stundas. Jā, tikai policija. Un to viņi neko tev neizdarīs. Uzrakstīs kaut kādu papīrīti, un tas ir labākā gadījumā. Ja Bet tu jau tikmēr stāv uz tā ceļa, krāvs stāv, nekas nenotiek? Nekas nenotiek. Tie zaudējumi jau firmai. Nu, labi, tā franču policija, pieņemsim, tagad ierodās, jā. Žandarmu sastāde iedod to papīrīti un viss, tāpatās tev tā degviela vienalga jāielai tie zaudējumi. Tie vistīrākie zaudējumi. Tieši tā, bet tā bāka, pieņemsim, viņi ir saurpta un tur vairs īsti neko nevar ieliet. Kāda tad ir tālāk varianti? Kaut kā viņi ir jādevon ciet vismaz līdz mājām, jo es domāju, ka Francijā neviens neļaus braukt uz servisu un mainīt bāku, jo Vācijā bāka nedrīkst būt metināta. Tev viņi būs vienalga jānomaina. Vēl ir dažādi, vietējo valstu specifika un ierobežojumi, vai ne, ko drīkst, ko nedrīkst. Tāpat tās Šveicē ir savi ierobežojumi. Tur nedrīkst būt nekas logos iekšā, nekādi aizskari, nekas. Tur ir sodi uzreiz par to. Logos arī nedrīkst. Nedrīkst. Daudziem ir viss kaut kas logos. Jā, es pats personīgi Šveicē maksāju 380 eiro par to, ka man bija logā vārds. Un augšā tie vilnīši tādi. Tā ir mana mašīna. Jā. Un kā tad tev bija jānoņem tas vārds un tie vilnīši? Jā, es viņus noņēmu un vēl samaksāju 380 eiro sodu. Dārgāk nekā tā vārdzīme un tie vilnīši maksā droši? Noteikti. Noteikti. Skaisti, tad kas tālāk? Tu izbrauc no Šveices robežas un uzkarini visu atpakaļ? Protams, visu sakarina atpakaļ un brauc tālāk. Tagad jau mēs braucot iekšā Šveicē visu novāc. Tas tur 5 minūtes prasa. Un saliec pēc tam atpakaļ. Jā, ļoti laba tēma. Cik svarīgi ir šie te dekori, ja tā var teikt? Tas tomēr tā ir tāda tavs darba, ne tikai darba kabinets patiesībā jau dzīves vieta uz to braucienu, uz to laiku, vai ne? Cik svarīgi tev ir šīs te visas, features, vārda zīme, kur kaut kādi aizkariņi, dekori, tur citiem kaut kādi ir, tie talismaniņi, suvenīriņi. Vārds jau tas ir no pašiem sākumiem jau. Kādreiz visiem bija vārdi. Brauc pretī, jau viens otru vārdā uzrunāja. Jāni, priekšā policija. Tagad vairs tā nav. Tagad par rāciju ļoti maz. Jā, vienīgi pazīstami viens otram. Bijuši kolēģi, jā, tad parunā, bet tā vairs nav. Kas tev, teiksim, ir tie saucamie gadžeti, ja, kas tev ir svarīgi, lai tev būtu? Man ir navigācija, vairāk ar nekā tāda nav. Bet vārdzīme tomēr ir Vārdzīme ir logā, jā. Tā ir no seniem laikiem. No mašīnas. Skaidrs. Kas ir tas, ko tu vienmēr ņem līdzi savos braucienos? Obligāti, kam ir jābūt ar tevi kopā? Ir kaut kas tāds? Obligāti mašīnā ir riteņu atslēga, tā saucamā, kā šoferi mēs saucam viņu pagaļas mašīnu, jā, lai tu vari viegli atskrūvēt, jo ir bijuši gadījumi, ka tu vari lēkāt ar to manķirovku, viņai tam ritenim riņķi un neko nevar izdarīt, ka pilnīgi servis jāsauc. Bet izsaukt servisu uz ceļa, tas būs bišķiņ padārgu. Tomēr tas ritenis jau jānomaina pašam šoferim. Tā ir tomēr tāda pamatprasme, kurai ir jābūt neatkarīgi no jebkādām atbalsta sistēmām. Jā. Vienīgi, ja tu neesi galīgi uz kaut kādas ātrgaitas šosejas, ja, kur ir jāgaida dienesti, kas tevi apliks ar fiškām, lai būtu droši to izdarīt. Man Barcelonā bija tāpatās tieši pilsēta. Braucot ārā no pilsētas, karsts vasara izšāva riepa, putekļi pa gaisu, pat vieglās mašīnas apstājās. Skatījās, vai nav traumētas. Nesu viņas ar to sprāgošo riteni aizķēris. Bet, paldies Dievam, viss bija kārtībā. Un tā bija kreisā puse. Visi man brauc garām, 4 joslas vienā virzienā. Sagaidīju dienestus, tie atbrauc, aplika mani fiškām un prasīja, vai es pats mainīšu vai saukt servisu. Mainīju pats, bet tas bija grūti.
Tas bija grūti. Kas bija grūtākais tajā procesā? 45 grādos skrūvēt riteņus. man pat tie servisa pārstāji pat nāca palīgā. Un laiks gāja uz beigām, darba laiks, tur viss bija jādara ļoti ātri. Tā kā ir ko paskrūvēt. Vai tu esi skaidījis, cik riteņus tu esi nomainījis? Nē, neesmu skaitījis. Bet... varētu būt apmēram cik? Oi, nezinu, kāds 10 noteikti jau kā esmu. 10? Jā. Labi. Tas neizklausās priekš tavas pieredzes, kopš 90. neizklausās ļoti daudz. Nav, jā, parasti jau šoferi seko līdzi saviem riteņiem, savām riepām. Ja viņas nāk uz beigām, tad viņas maina. Ir bijis, ka vienā reisā 3-4 ir bijis jāapmaina. Krievijā. Ko darīt? Ir pat bijis, ka ir jāpērk riepas uz ceļa. Jo nav vairs ko uzlikt. Bet, kas? Arī to var izdarīt, ja? Jā, var izdarīt. Skaidrs, viss var, un noteikti droši vien, ka tālbraucēji ir tādi, kas tiešām var visu, jo tās situācijas ir dažādas, bet domājot, tad viena lieta, ko tu ņem līdzi, tad ir tā saucamā gaļas mašīna, ja, kā tu teici, lai var izdarīt visu. Kas varbūt tev ir svarīgi, no tāda, kā mēs tagad sakam, mentālā viedokļa, ja, bet, lai tu saglabātu tādu labu pašsajūtu vispār tajā braucienā un darbā, tev ir kaut kas, ko tu, ņem līdzi, vai vienmēr kaut kāda dziesma, ko tu klausies, vai kaut kas cits tavas receptes? Nekā tāda. Pat grūti pateikt. Vienkārši brauc. Tas ir darbs, tev viņš jādara. Mentāli var nogurt, bet, tas ir vairāk, ka tev loģistika uzsēžās uz pleciem un tev vienreiz palūdz, vajag ātri mums šito izdarīt. Tur praktiski nereāli, bet tu viņu izdari, un ka tas ieiet jau kā ikdiena, ja, ka tev jau nākošā reisā prasa vēl ātrāk. Tas ir tad tu nogursti. Ne tik daudz fiziski, kā mentāli nogursti. Tas pat sāk kaitināt citreiz. Vai loģistika tiešām arī ir tāda nozara, kur ir šis ātrāk, joprojām neraugoties uz to, ka tomēr, tagad mēs redzam, ir tik daudz, kas sakārtots un varētu teikt civilizēts, atrunāts? Tieši pie Vervo, nē, tā mums nav. Mums viss ir sakārtots, viss ir normāli, bet ir bijušas kompānijas, kur pat tev menedžers pasaka, kas tu 9 stundas pagājušas, kāpēc tu vēl guli? Kāpēc tu nebrauc? Kāpēc tu guli? Jā. Kāpēc tu nebrauc? Tāpēc, ka man jāguļ. Pēc arī guļu. Ja jāguļ, tad ir jāguļ. Kāpēc tu netaisi 9 pauzes, 9 guli, 9 brauc, 9 guli, 9 brauc? Tas labi vienu reisu tādu var uztaisīt, bet, kad tas aiziet, tad tas vairs no tādas firmas tad jāiet prom. Loģistika ir stresaina, teiksim, braucot? Es domāju, ka ja viss ir sakārtots, tad nē, tad viss ir kārtībā. Tā kā šī kompānijā par to vispār nav jādomā. Viss ir sakārtots līdz izbraucot no Latvijas. Pirmais zvans loģistam ir tā, ka tu jau esi izkrāvies un ne viņš tevi traucē, ne es viņu traucē. Nav nekādu muļķīgu jautājumu, kāpēc tu šodien nogulēji 13 stundas, kāpēc tu negulēji 9. Ja termiņi ir, kurus tu zini, viss. Ka tad ir, respektīvi, sakārtotā sistēmā ir viegli strādāt. Jā, es netraucēju viņa darbā, viņš netraucēja mani manā darbā. Un tad viss kārtībā. Viss strādājam. Šo noteikti ir prieks dzirdēt arī, ka pie Vervo tā ir. Man gribas tev paprasīt arī par to gulēšanu. Tu minēji, tā kā ir tie guļamie laiki. Tiešām, zināt, bērnu dārzā arī ir tādi. Ka tā kā ir tas guļamais laiks, visiem bērniem jāiet gulēt, ja, un daudzi neguļ. Kā ir ar šoferiem? Šoferim ir,
šoferim dodās 2 nedēļās, tavs braukšanas laiks ir 90 stundas. Tu vari pirmā nedēļā ir atļautais, maksimums 56, nu tad uz nākošo nedēļu tev paliek vairs tikai 34. Parasti jau tie, kas strādā Eiropā uz vietas, pieņemsim tur uz mēnesi, uz 2, tie jau cenšas katru nedēļu izstrādāt tikai pa 45 stundām. Jo nav jēga vienā nedēļā izstrādāt maksimumu, ka tu otrā jau ceturtdien apstāsies. Un tu ātrāk vienalga pa pirmdienu nesāksi, jo tev tas tahogrāfs neļauj. Nu, tad dienā tev ir tas, vai nu ir 15 stundu tava maiņa, vai nu 13. Ja ir 13, tad tu guli 11, ja ir 15, tad tu guli 9. 15 maiņa ir 3 reizes tev varbūt. Nu, tur ir feature, tas ir, tad tur 95. kurs, lai. Nē, ļoti labi, reku jau tikko bija mazā versija, jau tu jau izstāstīji, bet labi, jā, bet tagad tā ideja tāda, ka šoferis atpūšās, bet vai viņš vienmēr guļ? Vai viņš tomēr arī dara kaut ko citu, vai kāds tā, kas skatās tev līdzi, vai tu tagad guli? Nē, nu vai tu tagad tik smalki izgulies? nav, tik smalki nav. Cits varbūt skatās kādu filmu un aizraujās interesanta un attopās 3 naktī, ka viņam jau 5 jāceļās, jā. Bet ja jāceļās, tad jāceļās. Tad jāceļās, jāturpina. Ja, bet kā, teiksim, tu pats, kā tu sadali šo atpūtas laiku starp miegu un citām aktivitātēm, kas tev ir tas kritērijs? Nu, man personīgi ir tā, ja es no rīta sāku, es mēģinu savu braukšanas laiku sadalīt 3 posmos. Nu, starp katru posmu 45 minūtes, nu, tur, protams, kaut ko iest, pastaigāt. Vakarā, protams, arī kaut ko uztaisīt paēst, paskatīties kaut ko datorā, ziņas. Nu, liecies slīpi, ej gulēt. Jo, nu, daudz jau ne ar ko aizrauties tu nevari. Jo tūlīt jau darbā jābūt. Nu, jā, nu tā. Jo tu jau faktiski esi darbā. Nu, jā, tās 5 dienas, 6 ir tomēr jāstrādā. Nevar. Ja vēl ir pieņemsim, izbraucot no mājām, jau tev jau zinām atpakaļ krava, ka tur daudz staipīt gumiju nevari. Ir jāstrādā. Kā ir, vai var pagulēt reāli tajā kabīnē, mašīnā? Var pagulēt? Nu, tas arī ir ieradums. Citam, pieņemsim, refrižerators traucē, ceļš, ja viņš brauc vēl ar tenta piekabi un apstājās blakus refrižerators dusmīgi, vai ne, kāpēc tu te apstājies, bet nu, stāvēt jau ir visiem, nevis tikai tentiem. Ja tie refrižeratori jau cenšas maliņā kaut kur, bet nu vienalga, citiem traucē. Man tā nav. Es zinu, ka es braucu ar refrižeratoru, es pamodos no tā, kāpēc viņš nerūc. Tas ir tāda, šupuļdziesma mazliet. Nu, jā, tu atbildi arī par to kravu, un, pieņemsim, ja tu ved kaut kādus saldētus augļus vai saldējumu, un te pēkšņi tu pamodies, viņš nerūc. Tev jau ir kas notika, viņam jārūc ir. Nu, ir bijis arī, ka kādreiz arī esam braukuši 4-rocīgi ekipāžā un vedam kartupeļus un zinām, ka mums ir uz automātisko režīmu, tas start-stop. Es guļu un dzirdu, bet viņš neslāpst nost. Kāpēc viņš neslāpst? Viņam būtu jāslāpt, jāapklust. Un dzirdu, ka man stumjās mašīna blakus. Paveru aizskaru, jā, viens ļoti centīgi stumjās man blakus, kaut gan parkings pustukšs. Nu, ieslēdzu gaismu, jā, viņš pastāvēja, aizbrauc prom, kāpju ārā, man bāka vaļā. Un refrižerators uzlikt uz patstāvīgo režīmu. Tā kā zagļi to arī izmanto. Jābūt vienmēr modram. Jā, nevar. Nu, vismaz man tā ir, ka tajās valstīs man ir ļoti caursmiegs, tā var teikt. Es dzirdu. Francijā man mēģinājuši, ka 4 reizes apzagt, bet nav izdevies. Vienmēr esmu pamodies. Ļoti interesanta tēma, jā, par dažādām valstīm un dažādo to drošības līmeni.
kuras ir tās valsts, kuras tu redzi kā visdrošākās no tām, kurās tu esi bijis? Nu, kur tas miegs ir vislabākais, kur tu guli mierīgi un zini, no te viss būs labi. Nu, šī brīža situācijā, manā skatījumā, visdrošāk ir Austrija. Austrijā ir droši. Polijā plus mīnus, ja tu esi kaut kādās apsargājamās stāvvietās, Horvātija, Rumānija. Visas valstis, kur ir daudz maz tas apsargājamo stāvvietu servis attīstīts. Un tagad jau Francijā arī ļoti daudz viņas parādās. Braucot no mājām uz Spāniju, var saplānot savu maršrutu tā, ka tu katru nakti gulējies apsargājumā. Bet, Anglija tas jau tas vispār. Tur ir tikai apsargājumās jāguļ. Jo viņiem visas ir stāvvietas maksas. Nav bezmaksas. Un arī tais maksas uz autobāņiem zog. Tam ir iemesls. Restīvi tas, ka ir maksas stāvvietas ir iemesls un apsargājums. Jā. Apsargājumā, tur ir drošāk. Tomēr varbūt arī, ja viņi ir apsargājumi, arī viņi nes kaut kādu atbildību. Labi, tu jau te mazliet pieskāries, bet tavs nedrošāko valstu tops, uz kurām doties. Tas nav antireklāma, tas ir vienkārši pēc tavas pieredzes. Viss nedrošākā, es domāju, šī brīdī tā ir Francija. Viennozīmīgi. Francija, Anglija, Spānija, varētu būt Barcelonas, Valencijas, Madrides reģions. Bet, tur tā, 50/50. 50/50, skaidrs. Jā, labi, paldies tev par šo ieskatu. Kā jau es teicu, tas nav tāds oficiālais tops, tas balstīts tavā pieredzē, tā ka mēs nevienu absolūti neaicinām doties vai nedoties, vai tieši otrādi. Nevienu nebaidām. Bet, turpināt par taviem piedzīvojumiem uz ceļa. Ja tu tagad tīni atpakaļ līdz pat tiem saviem 90. Kas trakākā lieta, ko tu esi piedzīvojis, ka tu domāji, ka tur, viss? Trakākā, ka es 2 nedēļas nogulēju Ukrainā slimnīcā. Man bija reizes no Latvijas uz Somiju, un no Somijas es braucu uz Ukrainu. Un tajā laikā vēl braucām gar Černobiļu, neatceros, kā to robežu sauc. Un jau no Somijas man kaut kas ar kaklu slikti palika. Bet mājās tā kā vienu dienu biju, sadzēru zāles, it kā visu labi braukšu tālāk. Un 2 diennakts bija jāstāv rindā. Palika vien sliktāk. Iebraucot Ukrainā, pirmais Kozeļets, man liekas, bija tāds ciemats. Iebrauc maksas stāvvietā, es izsaucu ātro palīdzību un man ar ātriem aizved uz Černigovu. Un kas notika tālāk? 2 nedēļas mani tur ārstēja. Jā. Un izārstēja? Izārstēja, jā. Kaut ko kaklā iekšpusē, kaut ko tur bišķi pagraizīja un viss bija kārtībā. Protams, es biju sazvanījis arī kolēģus savus, kas atbrauc uz stāvvietu, izvāca man mašīnai kabīni, bet bišķi pat raku izvāca ar visiem dokumentiem. Es pēc slimnīca taksometru atbraucu pēc savas mašīnas, protams, piekabi jau bija aizvilkt uz Ņepropetrovsku, uz Paulogradu, uz kurien mēs vadājām patstāvīgi kravas. Nācās braukt ar vilcēju vispār bez neviena papīra. Neviena, ne tehniskās, neviena dokumenta. Bet tas nozīmē pēc tām 2 nedēļām, tad, kad tu biji, izveseļots, ja tā var teikt, tev bija jāturpina, tu devies atpakaļ tad uz... Jā, es atbraucu uz stāvvietu, savācu savu vilcēju un devos prom uz Paulogradu, bez piekabes, apliku vilcēju. Savācu tur savu piekabi, sakrāvu kravu uz Latviju un braucu mājā. Izklausās tā diezgan ekstrēmi, ja uzreiz pēc slimības atvaļinājuma atpakaļ pie darbiem. Tas bija silts laiks, tā bija āgars pavasaris, man liekas. Jau vai vēls pavasaris. Bija silts. Pats trakākais, ka policija notur un tev nav neviena papīra, ko viņiem iedot parādīt. Ko tu viņiem saki? Rādu tiesības un dodu dokumentus
naudas izteiksme. Nu, tāda ir dzīve. Jā, paldies Dievam, tajā laikā Ukrainā, man liekas, tur varēja visu. Nu, skaidrs, tiešām tāds pietiekoši ekstrēms piedzīvojums izklausās. Kas ir tāda, atkal, tāda pozitīva, foršākā lieta, kas ar tevi ir notikusi, braucot uz ceļu? Pozitīvs. Katrs reizes ir pozitīvs. Protams, varbūt kaut kas tāds, ko tu esi tiešām piedzīvojis, kaut kāda īpaša labvēlība, vai tev kāds ir īpaši palīdzējis, vai, nezinu, tu pēkšņi brauc un tur ir kaut kāds baigais skats, piemēram, ko tu nebija gaidījis. Varbūt tam Milau tiltam pirmo reizi, kad brauc pāri, tur tāds diezgan iespaidīgs skats. Bet, visā visumā, visi reisi, kā viens apmēram. Pastāsti, varbūt, kā tu gatavojies reisiem? Tu tagad zini, ka tev ir, kur tev būs nākamais reis, uz kurieni? Es pat nezinu, uz kurieni. Tu vēl nezini. Vēl nezinu, nē. Pieņemsim, tagad tu uzzināsi, kā tu gatavojies tam? Pirmais jau mājinieki kaut ko noteikti uztaisīs līdz paēst, savāks savas drēbes. Lai tie burgeri nav jāpērk. Jā. Un kāps mašīnā un brauks. Viss gatavošanās. Drēbes līdz un uz priekšu. Sapildīsim degvielas. Un līdz galam? Jā, un līdz galam. Labi. Tagad tu aizbrauc līdz galam, tu visticamāk tur arī paņem kādu krāvu? Jā, un vēd atpakaļ? Mēdz būt arī, ka mēs bišķi pabraucam tudī pa Eiropu, un tad braucam mājā. Tur krāvām viss to jau Aleksandrs mums. Tieši tā, tur Aleksandrs ļoti labi, viņš jau mums arī visus pat izstāstīja mazliet, kā viņš tur darbojās vienā no epizodēm. Bet, tagad labi, tu izbrauc tagad savu maršrutu, un tagad tu atgriezies Latvijā, pareizi? Jā, atgriežoties mājās, tās 2 dienas atkal tas mājās, un braucam atkal nākošā reisā. Tas 45 minūtes pauze, mēs cenšamies to visu darīt mājās. Arī, ja ir iznākusi tā pauze tev tur Eiropā, jo kādreiz jau iznāk arī starp 1-2 nedēļu tā 45. Vienalga, mājās mēs tās 2 dienas esam. Ar to arī apmēram jau pietiek. Mājinieki jau pieraduši. Ja jau ir 3, tad jau tev gadījumā nav jābrauc jau? Apmēram citreiz jau tā arī ir, ka mājinieki jau, protams, ka nē, tie jau būtu gatavi, lai es vispār nekur nebrauktu. Bet pašam jau. Tas jau tā kā tāds dzīves stils. Bet tev patīk braukt, pareizi? Jā, man vienmēr paticis braukt. Jau, man vēl tiesības nebija. Vienalga man patīk braukt. Vai ne? Jā. Te visādi stāst arī par to, kā mazliet nevajag un mazliet nedrīkst, vai ne, mums šodien izskan. Bet tā jau laikam arī daļa no dzīves. Tagad ir daudz grūtāk braukt, nekā tas bija, pieņemsim, 20 gadi apakaļ. Satiksmi daudz intensīvāka, mašīnas daudz vairāk, daudz spēcīgākas. Tagad ir ar visādām distancēm un līniju asistentiem un kas tik nav. Jaunie šoferi saslēdz visu to, paļaujās uz to mašīnu, bet viņi jau mēdz arī kādreiz kļūdīties. Tad notiek tās avārijas. Saslēdz visu, tad viņi tur jogurtu sēd pie stūras un visu pārējo. Uzmanība viss. Jogurtā? Jā, nevis uz ceļa. Tāpēc Vācijā tagad ir ļoti daudz. Pilns internets ir tām avārijām. Tas viss ir neuzmanība. Nevar tā paļauties. Jo. Tehnika arī kļūdās un plīst. Kādreiz tā nebija. Kādreiz visu darīja šoferis, vadītājs.
Bet kā ir? Bet tomēr tās visas tehnoloģiskās features, ja tā var teikt, viņas tomēr palīdz, taču arī viņas jau ir radītas tāpēc, lai būtu drošāk, labāk UTT, bet tu saki arī, ka cilvēki pārāk daudz paļaujās šobrīd. Jā, viņus atvieglo šoferim. Pieņemsim, uz automaģistrālēm, jā, tev nav tā kā jātur to gāzes pedāli, tu esi saslēdzis tos kruīzus, viņi ievēro arī distanci, bet nevar tā, ka tu vispār neskaties uz ceļa. Ir tomēr arī jābūt. Kā saka, jāredzi priekšā un arī uz abiem sāniem jāskatās. Tomēr joprojām jāskatās. Un jogurtu varbūt var uzēst vēlāk, vai ne? Pauzītē. Protams, jā. Tagad arī par to ir lieli sodi, ja tu pie stūras ēdīsi. Pat, man liekas, ka viena no tām ir Francija, ka ūdens pudeli tev jābūt mazai pudelītei. Nedrīkst, no lielās nedrīkst dzert. Ja kamēr viņi tur... Jā, jābūt ir tā 300 grami tās mazās pudeles. Par to arī var dabūt sodu. Pa telefonam vispār nerunāsim. Tur ir 100 un 200. No vienas puses pareizi. Nevajag grābstīties gar telefonu braukšanas laikā. Tieši tā. Nav ko grābstīties gar telefonu braukšanas laikā. Jā, it sevišķi, ja vēl tagad visās jaunās mašīnās ir CAN-free sistēmas. Lūdzu, runā. Jo ir ar bijušajiem kolēģiem citreiz internetā, it sevišķi naktī braucot ir bijis, ka norunāt 2-3 stundas. Laiks ātrāk iet. Un miegs nenāk. Tieši tā. Tev bija 2 valsts, tu minēji Eiropā, kurās tu neesi bijis, Norvēģija un Turcija. Vai tu gribi uz šīm valstīm aizbraukt, vai tieši otrādi, lai viņas paliek, vai kā būs, tā būs? Uz Turciju es negribētu. Vismaz pagaidām tiešām negribētu. Uz Norvēģiju, man tā Skandināvija nevisai. Nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es tur maz esmu bijis. Somiju esmu braukājis. Tagad tu brauc ar Skandināvu mašīnu? Jā, arī gauja mašīna. Bet, jā, tad mēs arī strādājām Somija, Spānija, bet Norvēģiju, nezinu, negribētu. Ziemā toču, nē. Es esmu tas, kam patīk siltums. Uz siltām zemēm es labāk braucu. Es labāk patstāvēšu tais korķos, lai tai Skandināvijā ir tā satiksme mazāk, tur viss vieglāk. Bet es braukšu labāk uz to pusi. Tad, Spānija, joprojām, saprot, paliek tās favorīts, jā? Jā, noteikti, viennozīmīgi. Noteikti, tā tad, ja ir nepieciešams krāvs uz Spāniju, tad cerams, ka Vervo arī tevi nozīmēs. Šogad 2 reizes vai 3 reizes šogad bija, jā. Skaidrs. Kā ir tad, kad tu atgriezies, tu teici, tātad tu tur sagatavojies, tev viss jau ir skaidrs, tu izbrauc savu maršrutu, tad tu brauc atpakaļ. Vienkārši, par ko es domāju, ir tāds teiciens, ka parasti arī, pašam arī man reizēm tā ir, ka turpceļš ir tāds ātrs un viegls, un tu kaut kā ātri aizbrauc, un atpakaļ ceļš parasti uz mājām ir tāds, ka jau tā kā, liekas, ka tas laiks iet 3 reizes ilgāk, ja nerunājot par to, ka iespējams, ka varbūt jau, mazliet enerģijas pietrūkst un tūlīt būs, bet vēl nav. Un, kā tev man liekas, ka man ir pretēji, ka braucot uz turieni, man iet bišķi lēnāk. Bet atpakaļ jau, ka es zinu, ka es varu pēc 3 dienām būt mājā, tad man tas laiks iet ātrāk. Un ar kilometru kaut kā ātrāk iet uz priekšu. Kilometru ātrāk. Redz, tas nozīmē, ka mērķis arī ir svarīgs, vai ne? Ka tā atgriešanās... Jā, kaut kā uz māju pusi vienmēr iet ātrāk. Prieks dzirdēt. Mājas vienmēr noteikti svarīga lieta. Jā. Skaidrs, Uldi, mēs te par daudz ko parunājām, un tu jau arī pieskāries, tā kā Vervo. Kas ir tas, ko tu varbūt novērtē savos kolēģos? Kas tev ir svarīgi, domājot par savu darba vietu? Vervo tieši, visi kolēģi atsaucīgi. Ja piezvanīs, pajautās kaut ko varbūt es nezinu, vai arī viņi ko nezinu, zvana man, vienmēr ir palīdzēts. Nav tā, ko tu man te zvani, jā.
Bet ir. Paldies, ka tu zvani. Jā, Forši, ka tu piezvanīji. Ir ko parunāt, jā. Bet ir firmas, kur sadalās tieši šoferi pa bariņiem, jā. Pie mums kaut kā, mēs maz, cik mēs 6 šoferi, 7. Jā, cik bieži tev sanāk kontaktēties arī ar citiem šoferiem? Protams, skaidrs, ka tu kontaktējies tā kā, ar loģistikas kolēģiem, ja tā var teikt, kas organizē visu procesu, bet cik bieži ir ar citiem šoferiem saziņa? Ja braucam vienā virzienā, pieņemsim no mājām jau, tad noteikti sazvanās, brauc kopā, vismaz kādu gabalu, ja kaut kur jau tie ceļi šķirsies, jā. Kopā jautrāk? Protams, tas ceļš īsāks. Ir ko parunāt par to pašu rāciju, jā. Var pasmieties. Ko jūs tur runājat par tām rācijām? Pastāst mazliet. Ko jūs apspriežat? Apspriežam citus kolēģus. Pieņemsim Girteku, jā. Kāpēc viņi brauc uz 82, jā? Ko viņi maisās mums te pa kājām? Un jūs tur nonākat arī līdz kaut kādām atbildēm, vai tas ir vairāk tāds? Tas tā, ar humoru. Ar humoru. Jā. Bet es nezinu pat. Seriālus jūs apspriežat? Filmas? Nē, tos nē. Nē. Jaunākās ziņas? Pa meitenēm runājam, jā. Ko katrs darīs brīvdienās? Apmēram tā. Kādi plāni tālāk? Apmēram jau domā, varbūt ir informācija, kur dosies tālāk pēc šīs kravas, piegādes. Tad varbūt var satikties atkal sazvanās, kaut kā, jo kompānijā tomēr ir vieglāk. Kad 2 brauc normāli, bet, ja jau ir vairāk pa 2, 3, bet ja ir 4, 5, tad tas ar vairs nav. Tā nav braukšana. Tad jau ir kolona sanāk, vai ne? Tad vienam vajag ēst, vienam vajag uz toleti, vienam pagaides tur aizskriešu, tas ar tāda vilkšanās tikai. Tas ir parasti, ka tajos ģimenes izbraucienos, ja sasēžās pilna mašīna, tad parasti ik pa 20 minūtēm ir kaut kāda vajadzība. Jā, vienam vajag to, otram to, trešam vēl kaut ko. Skaisti. Tad kopā pa 2 ir vislabākā tā kombinācija, ja? Pati labākā kombinācija 2. Skaidrs, un tā jūs tur braucat, tad jums kaut kādā brīdī ceļi pašķirās. Piemēram, atpakaļ braucot, jūs arī kaut kur iespējams atkal satiekaties? Jā, ja pieņemsim, es zinu, ka mans kolēģis nāk man no muguras, un tur ir jāpagaida vismaz kaut kādas pāris stundas. To visu var sarēķināt tā, ka mēs vienā parkingā apstāsimies. Vienā parkingā, un tad atkal? Uztaisam, pieņemsim, manu tur 11, viņam 9, un maucam tālāk. Kopā. Un tad atkal runājat pa meitenēm. Apmēram, jā. Vispār. Klausies, izklausās vispār tāds baigi labais darbs. Jā. Bet... Uldi, jautājums tātad, jā, tu pastāstīji mazliet par to praktisko pusi, bet par jaunajiem šoferiem. Mēs diezgan daudz runājam arī tieši par šoferiem, par furistiem, par tālbraucējiem, ja? Kā nu mēs jūs saucam dažādās situācijās, bet tā jaunā paudze arī ienāk šajā nozarē? Es domāju, ka mazāk nekā mēs, kas sākām, jo jaunie negrib vairs tik. Tas nav viegli visu dienu sēdēt pie stūres. Un tās darbs jau nav tikai braukšana. Tāpatās kādreiz tev jāiekrau krava, jāizkrau pašam. Tagad ir vieglāk, tagad vairs nav to muitas papīru. Ja. Pieņemsim gadu 20 apakaļ. Vai tā, ka es sāku, tad tur šī tāda čupa ar dokumentiem, kas tev bija jākārto uz robežām vēl. Bet, negrib jaunie nākt. Kāpēc negrib, tavuprāt? Varbūt atalgojums ir pa mazu. Cits uzskata, ka viņš varbūt, sēžot ofisā, jā, viņš var nopelnīt vairāk nekā stūrējot.
Tev tur arī tāds tā kā office. Nu, tagad jaunajās mašīnās, jā. Arī sēdošs darbs, vai Jā, ne? bet kustībā. Bet kustībā. Jā. Nu, es nezinu, kāpēc vēl. Nogurdina varbūt ātrāk. Tas jau. Tagad, ja kādreiz mēs to pašu Poliju varējām braukt pat nedēļu, pusotra, tad tagad jau tas ir 3-4 dienas tu esi apakaļ. Nu, nevar staipīt gumiju, jo tev jau seko līdzi. Viss ir redzams, kur tu atrodies. Viss ir redzams, un kāpēc tu tik ilgi guli? Vai ne jāceļās, jāsāk, jādodās uz darbu. Nu, skaidrs, bet kā tu skaties uz to kopumā uz to paudžu maiņu un arī kopumā uz tālbraucēju maiņu tajā industrijā? Bieži maina darbu šoferi? Nu, šofers, ja ir laba kompānija, labs kolektīvs, ir labas attiecības ar menedžeriem, es domāju, ka nemainīs neviens. Jo daudz maz jau visur ir vienādi. Nav tā, ka tur vienā kompānijā būs tur 100 eiro dienā, otrā 50 eiro dienā. Tur tagad ir apmēram jau vienādi. Gan jau tie priekšnieki ar savā starpā satiekās un aprunājās. Par meitenēm. Jā. Jā, tieši tā. Gan jau arī par meitenēm, par šoferiem un par biznesu. Nu jā, bet šofers ir dabūt mūsdienās, cik saprot, diezgan grūti. Un vēl labs šofers. Jā, jaunajiem pirmais jau būtu jāiemācās arī daudz atpakaļgaitā braukt. Atpakaļgaitā. Par to mēs runājam, starp citu, ar autoskolu Einsteins, ka tas ir pagrūti arī mācību procesā. Tieši atpakaļgaita. Ir tieši tas, man liekas, tas klupšanas akmens viņiem ir tā atpakaļgaita. Grūti pierast. It sevišķi tagad, ja tais lielajās industriālās zonās un pie rampām ir daudz mašīnas un tās vietas ir šauras, un tas laukums priekš manevrēšanas nav liels, tad ir ko pamocīties jaunajiem. Un kā tev ar atpakaļgaitu? Tu jau esi apguvis? Es domāju, ka jā. Daudz maz. Daudz maz, jā. Bet, tieši tā, gan jau. Bet pieredzi. Protams, vajag pieredzi, jā. Sēžot mājās neiemācīsies, jā. Un tāpat tās arī ekipāžā, ja tu stažē jaunu šoferi, tad ir jādod viņam tas prieks pabraukt atpakaļgaitā. Jācenšas pēc iespējas vairāk. Jo uz priekšu jau brauc visi. Varbūt, Uldi, jā, no vienas puses tātad labus šoferus tālbraucējus atrast aizvien grūtāk, bet, varbūt tu tomēr mums sarunas noslēgumā var iedot mazliet tādu cerības staru, tiem, kas varbūt domā vai kopumā, ko tu teikt, kas ir tas foršais šitajā lietā, kas ir foršs šitajā profesijā, kāpēc tomēr vajadzētu nākt, piemēram, strādāt uz Vervo? Pirmām kārtām var apskatīt pasauli, Eiropu, kur tu neesi bijis, kur tu būsi, vai ne? Iepazīt daudz cilvēkus, tāpat arī kolēģus, jaunus kolēģus. Galvenais nebaidīties, ņemt un braukt. Es domāju, ka tam darbam ir jāpatīk. Ja tev viņš nepatīk, tad tur nekas nesanāks. Jo tiekties tikai pēc naudas, ja, tas vairs nav, tālbraucēja darbs vairs nav tas, kur var nopelnīt. Tam darbam ir jāpatīk. Jābūt ar visu darbā. Līdz kaulam, jā. Jāguļ arī ir darbā. Jā. Burtiski, vai ne? Jā. Kā tālbraucējiem, bet Uldi, liels tev paldies par sarunu. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu noslēgumā gribi pateikt, uzsvērt, kaut kas palika nepateikts. Visiem vieglu ceļu, lai mazāk pārkāpumu, jā, mazāk sodu, mazāk policijas, transporta inspekcijas. Ko tieši tā atliek pievienoties Uldi novēlējumam, visiem vieglu ceļu.
Dāmas un kungi, mēs ļoti priecājamies, ka jums patīk loģistika bez filtru un īpaši, ka jums patīk epizodes ar mūsu šoferiem. Un Uldis jau ir otrais šoferis šajā te sarunu ciklā, ar ko mēs runājam. Tādēļ Vervo komanda ir pieņēmusi tādu lielisku lēmumu, ka sarunas ar šoferiem būs biežākas un pat iespējams veselā atsevišķā sadaļā tiks iekļauts. Tā kā sekojiet mums līdzi un turpiniet skatīties loģistikas filtru. Paldies, Ulu, tev, un paldies arī visiem, kas mums skatījās un klausījās. Tiekamies!